Vai tēvs jums ir devis arī kādu padomu, kā nekļūdīties biznesā? Nu, vēl tajā laikā varbūt to neapzinoties, vai ir bijis kāds padoms no tēva? Divas lietas, ko man tēvs ir. Tēvs vispār, man liekas, ģeniāls vecis bija. Viņš man bērnībā kārtīgi sadeva un tā pa īsto. Tad, kad es atnācu uz zilu aci, un tad es to daudziem stāstu, bet tas ir priekš manis kaut kas. Kad iedomājieties, puika tur 2. klasē atnāk zila acis mājā, un viņš novelk biks, un dīrs riktīgi sadod viņam. Un kāpēc es viņam atbildēju, kad sakāvamies, kāpēc sakāvamies, tāpēc, ka viņš tev pa duraku nosauc, mani pa duraku, un kāpēc jums iznāca, es viņu atpakaļ pa duraku, un sakāvamies. Un viņš ir uz biks, un davai. Nolika man kaktā, es visu vakaru raudāju, to es atceros, un tad otrā dienā viņš dēls nāca, un tu pastāstīji, viņš saka, dēls, saprot, ja tev nosauc kāds pa duraku, tu padomā, kāpēc viņš to ir nosaucis. Un tad es varu teikt, ka tas man līdz šai dienai iet, kad, ja es braucu un kāds cilvēks ir piedzēries un nāk man uz ceļa, es saku, kāpēc man jābūt, man visu laiku jāgaida, lai kaut kas nenotiek. Un es līdz šai dienai domāju, kāpēc es pielaidu šīs kļūdas. Man jādara tā, lai tās kļūdas būtu mazāk. Es sāku domāt par jebkurām lietām, kur tu pielaidi, kur tu esi vainīgs. Tas ir viens, un otrs, ko man tēvs ar stipri iemācīja biznesā, kur es saku jāprieķina, un vispārējais matemātikā jābūt apakšā. Jebkurā biznesā, kad es gribēju pirkt mašīnu, toreiz man bija 22 gadi, es jau sportists, saudzēju cūkas, pa 6 cūkām, tātad 12 cūkas gadā, cūkas 6 pārdot. Man jau iznāca mašīnai 2000, kā tagad atceros 600 rubļi, man pietrūka līdz Moskvičam 408, 2800, tēvs man bagāts bija, viņš puķi audzēja pa īsto, ne tā kā mūs kāda politiķa runā, bet viņš pa īsto audzēja, un viņam bija nopietni jau nauda. Un es atnācu, un es saku, tēvs, es tā kā rīt gribu nopirkt Moskviču, un man ir 2600, viņš maksā 2800. Man pietrūkst. Viņš tā brīlis pavilka lasīt to grāmatu, un to, kā es atceros, guļamistovā, un to avīzi cīņu, un tad viņš to cīņu atkal tā pacēla, un tā. Un palika augšā, un tā kā lasot, bet atbildi man saka, tēls, ka tev būs 2800, es būšu priecīgs, ka tu nopirksi to mašīnu. Izgāja no istabas, sāk tur raudāt, ne tāpat kādās ar māti tur raudu. Nē, es paņēmu šmutkas savācu visas drēbes un aizgāju no mājas projām. Teicu, idiots pēdējais. Nauda pilna, viņš man 200 rubļi, es strādāju, cūkas audzēju, viņš man nevar iedot. Es pēc mēneša atnācu, viņš saka, nāc aprunāsimies. Viņš saka, dēls, ja tu pie manis atnāktu, nevis pēdējā brīdī, bet atnāktu un zinātu, ka tev tas Moskvičs jāpērk. Pastāstīt, kā tu man atdosi to naudu, no kādiem līdzekļiem. Es tev palīdzētu. Tu man atnāc vakarā, iedot, kas es tev kāds. Lādīt, ar kuru tev tā nedarās. Šobrīd es to zinu, kad ja es esmu paņēmis no kāda. Man iepriekš jau jārēķinās. Man jārēķinās, ja viņu jāpaprasa. Kad es arī varēšu atdot. Tās divas dziļas mācības, kas man palikušas, pa kurām es gatavs vienmēr stāstīt.